jo paklausība ir labāka nekā upuris. Šos vārdus pravietis Samuels teica ķēniņam Saulam, viņam pasludinot Dieva tiesu un spriedumu, ka tas kungs viņu ir atmetis, tāpēc, ka viņš to kungu un viņa vārdu ir atmetis. Un es vēlos šodien drusku, ka mēs padomājam tieši par šo te frāzi, kas Bībelē vairāk kārt ir pieminēta. Un, pirms mēs to darām, mums vajadzētu mazliet padomāt par to kontekstu, kādā tas tiek mums atklāts, jo, manuprāt, tas ir būtiski. Un tad mēs saprotam, ka Izraēla tautai tiek iecelts pirmais ķēniņš, kura vārds ir Sauls, un šis ķēniņš viņiem tiek dots tikai tam dēļ, ka Izraels grēko pret to kungu, un viņi prasa viņam, lai tas ieceļ viņam ķēniņu, un to mēs jau esam apskatījuši kādos video, lai viņi būtu tāda tauta, kādas ir citas tautas. Viņi negribēja, lai Dievs vada viņus caur soģiem un praviešiem, un lai tas kungs ir viņu Dievs un vadītājs un ķēniņš. Viņi gribēja, lai tas ir kāds cilvēks, un Dievs viņus brīdināja, ka šis cilvēks uzvarpēs varu, ka viņš izmantos viņu dēlus un meitas, ka viņš vadīs viņus karos, rīkosies patvaļīgi un tam līdzīgi. Bet šī tauta gribēja šo cilvēku, un Dievs viņam to deva, un te vēlāk mēs redzam, ka Samuels to atgādina un pārmet tautai, viņi atzīst, jā, mēs esam grēkojuši pret to kungu. Un tad Samuels saka, bet lai gan jūs šādi esat grēkojuši pret to kungu, un tam būs sekas jūsu dzīvē, tomēr neatmetiet to kungu, kalpojiet viņam, mīliet viņu, padodaties viņam, arī jums ir svarīgi kādam dzirdēt varbūt to, ka nav svarīgi kādu grēku tu esi darījis, bet neatmet to kungu. Kalpo viņam, atgriezies, nožēlo savus grēkus, tuvojies viņam. Tas, ka tu esi pieļāvis kļūdas pagātnē, nenozīmē, ka tev jāturpina pieļaut un izdarīt kļūdas. Nu, lūk, un šis te ķēniņš Sauls sākotnēji izskatās un rada mums iespēju, ka viņš ir dievbijīgs vīrs, un Dievs bija ar viņu. Viņš atbrīvoja Izraeli no daudziem saviem ienaidniekiem, no laupītājiem, un daudzās cīņās viņš uzvarēja, un par viņu jau varēja klīst tajā laikā leģendas. Bet arī tajā stāstā mēs lēnām ievērojam to, ka viņš sāk darīt lietas patvaļīgi, ka viņš ir ātrsirdīgs, ka viņš negaida uz to kungu, un tāda dievbijība nav viņa sirdī. Un viena no tām lietām un piemēriem, kur mēs to redzam, ir, ka tad, kad Saulam ir jādodas cīņā, ja nemaldos pret filistiešiem, tad viņš nespēja paciesties, viņš nespēja gaidīt uz to kungu, gaidīt uz pravietu Samuelu, kurš vēl nebija ieradies. Un viņam gribās risināt tās lietas ļoti ātri, un tas ir jādara tagad un tūlīt. Un kas notiek? Tāpēc, ka Samuels vēl nav ieradies, viņš redz, ka tauta un kādu, kur varbūt īpaši vērtēja šo te praviešu vārdu, kas bija Dieva balss un Dieva klātbūtnes tāds apstiprinājums tajā, kas notiek, cilvēki sāka atstāt viņu. Viņš sāka zaudēt popularitāti, viņš sāka zaudēt Sauls, ķēniņš Sauls, viņš sāka zaudēt to atbalstu, viņam likās, ka aizies daudz vīri, un tad es vairs nevarēšu cīnīties un uzvarēt savās cīņās, lai gan, ja Dievs viņam būtu teicis, ja Samuels atnāktu un teiktu, Dievs tev nodod tos ienaidnieks tavās rokās, tad jau arī ar mazāk cilvēkiem viņam būtu tas izdevies. Bet viņš rīkojas ātrsirdīgi un patvaļīgi, un viņš pārkāpa Dieva likums, un viņš upurē tam kungam, ko viņam nebija atļauts darīt. Un pēc īsa brīža atnāk Samuels, un tad pasludina viņam šo spriedumu, ka viņš ir grēkojis pret to kungu, un tas kungs jau ir atrads un izraudzījis sev kādu vīru pēc viņa sirds. Bet ar to tas viss neapstājās. Sauls turpina rīkoties un iet šos savus ceļus. Mēs pēc tam redzam, ka viņš paliek valdonīgs, kā tā kunga draudzē tā tam nebūs būt. Viņš paliek valdonīgs, viņš patvaļīgi izdara kaut kādus spriedumus un likumus. Piemēram, vienā cīņā viņš sūta savus vīrus. Un viņš saka, ja kāds ēdīs kaut ko šajā dienā, tad tam būs mirt. Un tie ir vīri, kas dodas cīņā, dodas karā, un tur ir vairāk kārt rakstīts, ka viņi bija noguruši, ka viņu jau acis palika neskaidrs, tamdēļ, ka tur apkārt bija ēdiens, kas bija pieejams, bet viņi vienkārši nebija ēduši, un kā tu var cīnīties ilgstoši bez ēšanas. Un tā rezultātā tas noved pie tā, viņa šī te patvaļīgā, miesīgā valdīšana noved pie tā, ka viss Izraels grēko. Pirmkārt, viņa dēls Jonatāns bija grēkojis, kuru viņš tomēr apžēloja atkal paļdodoties pūļu spiedienam. Bet arī viss Izraels grēko ēdot gaļas ar asinīm, kas viņam nebija atļauts. Tamdēļ, ka viņš bija ielicis savus cilvēcīgos likumus un noteikumus. Tas noveda Izraelu pie tā, ka viņi nebijās Dievu, bet viņi vairāk baidījās no Saula un viņa bardzības, un viņi grēkoja.
Nu, lūk, tur ir daudz dažādas problēmas, kas paceļās, un viena no tām ir pēc tam, kad viņš dodas cīņā pret kādu tautu, un tad arī it kā tā kunga vārds ir viņiem dots, bet viņš amalekiešiem, un viņš pasargā šo te ķēniņu, to nenogalina, un tas arī varētu tikt interpretēts kā kaut kāda lepnība, vai attiecība veidošana ar valniekiem, vai arī kā tāda uzvaras simbols, ka viņš tagad ir atnācis, viņš ir ielikt cietumā, un tā kā nicināt šo tautu vadītājs un valnieks, lai gan tas kungs viņiem to bija aizliedzis, tas kungs viņiem bija teicis, lai viss tiek iznīdēts. Un tāpat arī, kad pravietis Samuels atnāk pie ķēniņa Saula pēc šīs it kā uzvaras, viņš saka, bet ko es te dzirdu? Kas tur pa lopiem blēj un kas tās pa skaņām, jo tas kungs bija teicis, ka viss ir jāiznīcina. Un Sauls savā lepnībā saka, es esmu darījis visu, ko tas kungs ir teicis. Viņam bija tā sajūta, viņš bija pievilts, viņam bija sajūta, ka viņš dara visu pareizi, ka tas, ko tas kungs ir teicis, tas, kāda bija tā kunga pavēle, ka viņš to ir izdarījis, ar dažiem nosacījumiem vai dažiem tādiem atkāpītēm, kur viņam šit, mēs paņēmām labākos lopus, lai upurētu tam kungam. Un šeit atkal tagad Samuels nāk un saka viņam, tu esi atmetis to kungu, tāpēc, ka tu neesi godājis viņu vārdu, tu neesi turējis to, ko viņš ir teicis. Tas kungs tevi ir atmetis. Jo viņam likās, ka viņš taču zina labāk, reku šīs lietas, tās iepriecinās to kungu. Un tad šis pravietis Samuels viņam uz šo saka un atbild, vai tad tu nezini, ka paklausība ir labāka nekā upuris? Tu domāji, reku es tagad darīšu, es upurēšu šīs labās lietas, un tas kungs būs vēl apmierinātāks un priecīgāks par mani, jo viņam taču tur patīk gaļa un šie upuri. Bet vai tu nezināji, ka paklausība tam kungam ir daudz svarīgāka? Un kā tas saslēdzas ar mūsu dzīvēm, savienojas ar mūsu dzīvēm? Kāpēc tas kungs atmeta Saulu? Tāpēc, ka viņš atmeta viņa vārdu, tādēļ, ka viņš atmeta to kungu. Kā tas izpaudās? Viņš it kā ievēroja Dievu vārdu, bet tikai daļai. Viņš paņēma tās lietas, kas viņam patika. Viņš paņēma tās lietas, kas viņam atsaucās sirdī, kur viņš saņēma īpašu, atbalstu arī no cilvēkiem, un arī ko apkārtie cilvēki gribēja. Bet nedarīt tās lietas, kuras tauta negribēja. Viņš pēc tam atzīstās, ka viņš paklausīja tam, ko tauta gribēja. Tauta redzēja šos lopus kā labu esam un gribēja upurēt tam kungam, un viņš to viņiem atļāva. Viņš, kurš bija tas stingrais, valdonīgais, patvaļīgais, viņš to atļāva tam dēļ, ka viņš gribēja būt populārs. Viņš gribēja teikt un darīt lietas, kas cilvēkiem patiks, un viņš bija atmetis to kungu. Tur vēlāk mēs kontekstā redzam, kad arī pravietis Samuels viņam saka, ka šī nepaklausība ir kā buršana, tā ir kā elgdievība, tas ir grēks, ka mēs grēkojam pret to kungu, tā ir kā sacelšanās, kā buns pret Dievu. Arī daļai paklausība ir nepaklausība, kad mēs sakam, es paklausīju tam kungam, es darīšu to, ko tu vēlies. Bet ne jau visu, es jau nevaru būt radikāls, es taču nevaru būt tik pasauli taču nav melnbalti, kā bieži arī pārmet. Bet ne jau tieši tā, kā Dievvārds saka, taču tur ir šīs te atkāpītas, ir taču nevar tā būt, ka mums tiešām viss tieši tā ir jādara, kur te paliek mīlestība un pārējās lietas. Nē, ja Dievvārdā ir teikts, ja tur ir skaidri rakstīts, tad mums tas ir jāpild citādāk. Sanāk, ka mēs atmetam to kungu un atmetam viņa vārdu un rīkojamies patvaļīgi. Un tādas brīvības mums nav dotas. Un tāpēc, vai ir svarīgi mums kalpot, vai ir svarīgi mums ziedot, vai ir svarīgi mums iesaistīties draudzē un ārpus draudzes būt aktīviem un dzīvot pašaizliedzīgi un darīt labas lietas, tas viss ir vajadzīgs. Un patiesībā Bībele atklāja, ka tas kungs mūs ir radījis labiem darbiem un nolicis šajā laikā, lai mēs spīdētu, lai viņa vārds tiktu pagodināts, lai cilvēki skatītos un redzētu šos labos darbus un godātu Tēvu, kas ir debesīs. Jā, tie visi ir vajadzīgi. Bet mēs nedrīkstam nonākt vietā, kad tie labie darbi kļūst svarīgāki par paklausību kungam, kad labie darbi kungam kļūst svarīgāki par kungu un viņu paša gribu. Jo tādā brīdī tad šie labie darbi kļūst par tādu izrādīšanās, kļūst par elku, kļūst par buršanos, kļūst par buntu pret to kungu. Kad mēs vēl aizvien varam domāt, ka mēs darām labas lietas tam kungam, bet esam atmetuši viņu vārdu, esam atmetuši viņa klātbūtni, esam atmetuši viņu pašu, ieceļot sevi vai cilvēkus par saviem pavēlniekiem, par saviem kungiem. Kā arī Samuels saka, un Bībele vairāk kārt mums to uzrāda, ka mēs nevaram izpatikt cilvēkiem, mums jāizpatīk Dievam.
Ja ir lietas, kuras tu dari, kuras tu zini, kuras tu dari, kur tu izēji uz kompromisu, uz Dieva vārdu, tamdēļ, ka cilvēkiem tas nepatiks, tamdēļ, ka tas radīs nepatīkamas sarunas, vai tamdēļ, ka tad varbūt tu pazaudēsi kādus draugus. Nu, man jāsaka godīgi, tu esi atmetis to kungu vismaz tajos jautājumos. Un tās sekas un tas rezultāts var novest tiešām pie skumjām beigām. Tāpēc, jā, pārdomāsim arī šodien, vai mēs neesam tie, kas mēs atmetam tā kungu vārdu, vai mēs tieši otrādi radikāli un skrupulozi turamies pie tā, kas ir rakstīts, un cik vien mēs to saprotam un varam, cenšamies to pildīt un darīt. Jo tā kā Izraēla tautai pravietis Samuels teica, lai gan jūs šādi esat grēkojuši, tagad kalpojiet un nododaties tom kungam, neatstājieties no viņa ceļa. Tāpat arī mūs tas kungs aicina. Arī, ja tu šobrīd saproti, hei, ka tu esi tajā lomā, ka tu esi tas Sauls bijis, ja, kas tu esi novirzījies, kas tu esi darījis lietas, lai izpatītu cilvēkiem, ka tu esi darījis lietas patvaļīgi, interpretējis patvaļīgi, tad šodien ir atgriešanās diena, šodien ir žēlstības laiks, kad mēs varam atgriezties, ka mēs varam izsūdzēt, ka mēs varam tiekties pie tā kunga, sākt studēt Bībeli ar atvērtām acīm un saskatīt, ko tā patiesībā saka, un darīt to, ko Dievs ir teicis. Halleluja! Nu, lai tas kungs mums uz to palīdz.